Atrodos pie bulgāru skolotāja Pētera Donava piemiņas vietas, skapa vietas. Tā ir Sofijā, tieši kaut kur turpat blakus pie Krievijas vēstniecības. Redziet, Pēters Donavs sludināja mīlestību, cilvēkiem dzīvot mīlestībā. Tad arī miers ir virs zemes. Piedomājiet, visi, kas skatās šo video, piedomājiet pie tā, lai miers ir ne tikai Latvijā, ne tikai katrā sētā vai ģimenē, bet lai miers piepilda visu to cilvēku sirdis, kas ir Eiropā, arī Krievijā, Ukrainā. Ne naidām vieta, ne melnai enerģijai, bet gaismas enerģijai, mīlestībai. Jo tad, kad mīlestība soļos pa zemi, vispirms jau cilvēku sirsniņās, no cilvēku sirsniņām sākoties, tad arī, kāri kā tādi pazudīs, un visas informācijas par kariem vienkārši tādas būs izgaisušas. Lai cilvēki uz mūsu planētas var mierīgi dzīvot. Jo zeme ir daudz, ļoti daudz zemes, kur cilvēki var dzīvot un nav jāsašaurina cilvēku un nav jānobeidz viņi. Cilvēkiem nav jāslimo. Visas slimības rodās no tā, kad mēs varbūt nesaprotam vai esam pārpratuši tos cilvēkus, kuri varbūt mums dara kaut ko pāri, bet patiesībā mums pašiem jāpiedomā, ko mēs varam izdarīt pie sevīm, kā pamainīt un pateikties par mācību. Jo dievišķā mācība, eņģelīši šo dievišķo mācību pasniedz caur, ne tikai caur labiem cilvēkiem, arī tādiem, kas ir dusmīgi, naidīgi, negatīvi. Tātad mēs tiekam pārbaudīti. Un mums tiek iedots uzdevums, ko pamainīt savā dzīvē. Ja mēs apvainojamies un to vienkārši nepamainām, neko nepamainām, tad sākās saslimšanas, jo mūsu tā enerģija vienkārši samazinājās. Enerģijas lauks paliek caurumains. Tā lūgt mani mīļie draugi, mīļie gaismas mirdzumiņi. Sākam domāt pie sevīm un vēl, lai paceltu enerģiju, lai paceltu šīs vibrācijas, ir ļoti svarīgi, lai pāriet, vienkārši pamazām mēģināt atteikties no gaļas ēdieniem, jo tā ir iziešana, tā ir nāve, tā varētu teikt, tā ir mirstoša, tā ir mirusi barība. Padomājiet, kā jūs varat vienkārši ēst kaut ko citu. Es jums pastāstīšu, kāda mani pārtiks produkta. Man lielākoties produktos ir pupiņas, jā. Protams, es ņemu dimdiņu pupiņas, viņas tiek, teiksim, sagatavotas ļoti garšīgas, jā. Ēšana kopā ar eļļu, jā. Ja ir iespējams, tad, sarkano bieti kādu klāt, vai guriķi, nav svarīgi, kaut ko zaļu, jā. Tas, kas jau katram garšo. Tad ir skābie kāposti, kurus, protams, pēc tam arī izšķovē, jā. Kas tad vēl ir? Kādreiz ir arī griķi, kādreiz, jā, ir, ka, teiksim, kāda zupa varētu būt no šitām tetām. Ir tās pāstas, pagaid, kā viņas, tās nav pāstas, tas ir, aizmirst, kā viņas saucās, kaut kāda lidojoša putrēm. Pagaid, lidojoša nebija. Labi, ne putrēm, bet kaut kas tāds, es aizmirsu, jā. Tas nav tik svarīgi. Saprotiet, ir iespēja paēst nedaudz, jāēd ir maz, ēdiet maz. Vienreiz dienā jūs paēdiet, Dievu dēļ nav jāpārēd jēga, jā. Ir maz jālieto, vakar pusē jūs varat uzēst, kaut ko, ap kādiem 4, 5, kaut ko vieglu. Dzert, tiekat vaļā arī no visām kafijām, no visām šītām te lietām. Dzeršana ir stundu pirms ēšanas, 2 stundas pēc ēšanas. Ēšanas laikā nekādas dzeršanas.
Ja? Ēdiet pamazām, ēdiet lēni. Nejauciet kopā pirmos ēdienus ar otrajiem un trešajiem. Ēdat vienu ēdienu. Gribat ēst saldu ēdienu, ēdat pēc 4 stundām. Ne ātrāk. Jūsos, kādēļ tas ir vajadzīgs? Jūsos gara tīrība parādīsies. Gara tīrība, gars jūsu paliks arvien tīrāks un visās tādas slimības un nebūšanas pazudīs. Ja? Nu, taču ir dabiski ēdieni, nav problēmas. Gribat tur kaut ko garšīgu, nu taču ēdiet. Nav problēma, bet nav jāpārāda jēga. Saprotiet? Runājot par visām pelītēm un visu par pelītēm, ko es runāju, nu jau sajaucu, runājot par visām vardītēm, nu tur ir modificēta vienkārši vielas klāt. Nu, gribat sev man modificētu tur tām pārtiks vielām sevi pieblīvēt, nu lūdzu, nu nav jau aizliegts, bet ir jautājums kādēļ, ja? Vairāk lietojiet dabisku pārtiku, nu ēdiet, man vēl ļoti garšo sīpoli, tos arī tiešām no rītiem paņem vai pusi vai veselu dzelteno sīpoliņu un tādā veidā. Nu redz, tā ir. Lai jūsu gars ir tīrs, lai jūsu sirdīs ir mīlestība un esam vienoti mīlestībā. Nu, tas jau ir varbūt nodrās jēdziens, bet lai mūsu sirdīs ir mīļums pret saviem tuvākajiem un pats galvenais pret sevi. Ja kāda sieviete saka, ka viņu atstājis ir vīrietis un viņš ir slikti izturējis, nu taču esiet ar stāju, lai sievišķa esence ir jūsos, esat neatkarīgas, esat foršas, un pie foršām meitenēm, foršām meitenēm atnāks forši puiši, saprotiet, ja? Nu tā ir. Tā kā lūdzu tagad pie Pētera Donau piemiņas vietas, kapa vietas, piedomājiet. Viņš ir mīlestības avots. Nu tā, un tagad varat pastīties arī uz mani, re, kur es esmu. Labi? Pagaidām teikšu visu labu. Sofijā 8. februārī. Pie mums ir pavasarīgs laiks. Grādi, nu tagad vakarpusē varētu būt kā 10 plusā, bet pa dienu jau te bija pietiekami karsts ap 20 grādiem. Nu tā, pagaidām jums teikšu visu labu. Esam vienoti, esam pozitīvi, esam foršākie un foršākās. Ar mīlestību, Aldis.